šitas dzīvnieciņš skaņu uztver ar visu savu ķermenī, gan ar degunu galvu, gan ar āstas galvu, pat gan garas savs, kuras savs galvas mēģinās atrast, lauzu galvu, uzmanības. Sikspāns. Sikspānis ar garām, aucīm, uztuviet, Tā ir daudzēja čūska, no tās nevajag baidīties. Jo šis ir tīģer pitons. Cik viņa svēr? Tīģer pitons, ir gadi, 13 kilogrami, un ieradusies tāpēc, ka vajag cienīt visus šņāsmēles pratējus, jo, ja viņam nekāps uz kājas, ja čūska nejutīsies apdraudēta, viņa nekad nevienam pāri nedarīs. No šitiem te divkaļajiem lempņiem nevienam pāri netiks nodarīt tikai tādos gadījumos, ja čūska jūtās apdraudēta. Tāds, ko viņai noķert žurciņu vai jūras cūciņu, tas ir tikai čūskas izdzīvošanas jautājums. Un šeit dzīvnieciņam ir tāda temperatūra ir telpā, kurā viņš atrodas. Un būs ir sauzdīgi arī pēc tām čūskām, ko mēs varam sastapt, ja patās Latvijā. Salpis otri gludenā čūska, tās ir 3. Un daudziem nepatīk kāda čūska var būt tik laba, jo čūska nevar pamēģināt. Mums kāds patīk, mēs viņam tas pamēģinām ar aci. Bet čūska ir turpā sauruši plastiņi. Tāpēc viņi nevar pamēģināt nekā, jo redzēt. Caurspīdīgi plastiņi. Pareizi. Plastiņi caurspīdīgi. Un āda nav elastīgi, tāpēc, ka čūska ir paaugusies, tad laikā viņa maina ādas virsējo kārtiņu. Šaudot vēlīti, viņa iegūst informāciju, kāda temperatūra, kādas smaržas, un, ja tā informācija ir tāda tīkama čūskai, tad sākumā šī jauka čūska, šis tīģer pitons, ļoti daudz mazu asu ir tieši vērti zobiem. Pēc tam viņš bija atmījās un pēc tam kļūst par vienu veselu ar noķerto žurciņu vai jūras cūciņu. Tas arī šai reizē ir. Mēs salīdot visām nāsas. Ļoti mīļā.